Šis ir insulīns. Insulīns ir hormons, kuru ražo aizkuņģa dziedzera beta šūnas. Pēc maltītes glikoze no zarnu trakta nonāk asinīs, un tās koncentrācija strauji paaugstinās. Reaģējot uz to, aizkuņģa dziedzeris izdala insulīnu, kur galvenā funkcija ir pazemināt glikozes līmeni asinīs, veicinot glikozes iekļūšanu ķermeņa šūnās. Cilvēkam ar pirmā tipa cukuru diabētu, aizkuņģa dziedzera beta šūnas, insulīnu neražo vispār vai ražo to nepietiekamā daudzumā, un cilvēks cieš no paaugstināta cukuru daudzuma asinīs. Šo problēmu var risināt ar insulīna injekcijām, bet kur dabūt insulīna injekcijām? No citiem dzīvniekiem. Pirmo no dzīvniekiem iegūtā insulīna injekciju veica ārsts Frederiks Bantings 14 gadus vecam zēnam Leonardam 1922. gadā, tādējādi glābjot zēna dzīvību. Lai gan no dzīvniekiem iegūtais insulīns būtiski uzlaboja slimnieku dzīvi, aptuveni 5% no viņiem bija alerģiska reakcija pret šādu ārstēšanu, līdz ar to tika meklēti citi veidi, kā iegūt insulīnu. Pirmais gēnu inženierijas radītais cilvēka insulīns tika izveidots 1978. gadā. Insulīna ražošanai izmantojot baktērijas, zarnuiņas Escherichia coli. Un tagad par to, kā tad īsti notiek šis process. Tātad, mūsu šūnās ir ģenētiskais materiāls DNS, kurš ir kā milzīga recepšu grāmata, jo tas satur dažādas receptes, kā veidot mūsu organismu olbaltumvielas. Viena recepte ir konkrēts DNS fragments, un šo fragmentu, kas satur informāciju par to, kā veidot konkrētu olbaltumvielu, mēs saucam par gēnu. Tātad, mūsu ģenētiskajā materiālā ir konkrēts gēns, kurš nosaka insulīna sintēzi. Līdz ar to mēs varam šo gēnu izdalīt no mūsu šūnām, ielikt to baktērijas šūnās, un baktērijas šūnām būs recepte, kā veidot insulīnu. Pa soļiem tas izskatās šādi. No cilvēka šūnas izolē ģenētisko materiālu ar insulīnu gēnu. DNS fragmentus sagriež ar īpašu enzīmu restriktāzi, izgriežot no ģenētiskā materiāla interesējošo gēnu. Tikmēr no baktērijas šūnas izolē plazmīdu. Plazmīda ir neliela gredzenveida DNS molekula baktērijās, kura nav būtiska baktērijas izdzīvošanai, bet bieži satur papildu gēnus, kas dod priekšrocības, piemēram, rezistents pret antibiotikām vai spēju ražot noteikts olbaltumvielas. Ne visām baktērijām ir plazmīdas gan. Izolēto plazmīdu mēs sagriežam ar tādu pašu enzīmu restriktāzi, ar kādu izgriezām insulīna gēnu. Tad mēs ievietojam cilvēka insulīna gēnu plazmīdā. Tam tiek izmantots speciāls enzīms ligāze, kurš tā teikt sašauj kopā DNS fragmentus, izveidojot rekombinēto plazmīdu. Rekombinēto, jo tajā ir sakombinējies ģenētiskais materiāls no baktērijas un cilvēka. Tagad šo plazmīdu, kas satur arī mums interesējošo gēnu, mēs ievietojam baktērijā. Un tagad šo baktēriju mēs varam saukt par transgēnu organismu, jo tas satur cita organisma gēnu. Baktērijas vairojas, daloties uz pusēm. Līdz ar to tagad mēs varam iegūt daudz baktēriju, kas satur šo insulīna gēnu. Atliek tām speciālos bioreaktoros nodrošināt piemērotus augšanas apstākļus, un tās ražos insulīnu, kuru pēc tam attīrot varēs izmantot medicīnā.